Vēnbergs nodzīvojis ļoti garu un ārkārtīgi ražanu un piepildītu mūžu. Viņš rakstīs muziku tāpēc, ka viņam tas bijis nepieciešams, nevis tāpēc, ka to ir kāds pasūtījis vai par to samaksājis daudz. Viņa muzika risina ārkārtīgi sarežģītas un svarīgas tēmas. Viņa liek cilvēkiem domāt, un man šķiet tā ir šīs muzikas galvenā vērtība. Viņš ir uzrakstījis vairāk kā 20 simfonijas, kameras simfonijas muziku filmām, skatuves darbus, vokālu instrumentālo muziku. Un kameras simfonija, kas skanēs jūnija koncertā, protams, ir viens no viņas šedevriem, viens no tiešām ārkārtīgi pārdzīvotiem, izsāpētiem darbiem. Pavels Karmānovs ir mūsu laika biedrs, komponists, kurš ir rokmuziķis pēc savu aicinājumu, pēc savas būtības. Taču viņa oratorija 5 eņģeļi ir ārkārtīgi piepildīts, ārkārtīgi gaišs, vieglu sāpju caurstrāvots darbs. Katrā ziņā šis vakars būs tāds, par ko droši vien mēs visi domāsim vēl, kad būs izskanējusi arī pēdējā nots. Man šķiet, ka šī ir tāda muzikas īstā vērtība, un tāpēc es visus aicinu piebiedroties mums 16. jūnijā Jaunās Ģertrūdes baznīcā.